un puika. Gribētāji, lūdzu, Mati. Oi, paldies. Operātiņš kārtībā. Labi, mikrofonu puika. Labi. 3, 2, 1, aiziet! Labdien! Mēs esam ieradušies pie Jevgeņijas, jo viņi ir iegādājusies zobpasta sensitāti. Labvakar! Labvakar! Pastāstiet, lūdzu, kā jūs uzzinājāt par zobpasta sensitāti? Operatoriņu lūdzu šeit. Nu kā? Izatvenis. Čista latviski jārunā. Ладненько, будь izatvenis. Tīri latviski gribat. Nu kā? Es skatījos ķīvītu televīziju, jā? Un tam bija такой смугis bjobrs. Čista latviski. Divas bjobrs. Un этот симпатис. Он teica, посмотрите, paskaties, cik zilbinošs smaids. Un es tā kupīju sensitāti, domāju. Ļoti labi. Lūdzu, pastāstiet, kā jūs jūtāties pirms jūs sākat lietot zobpasta sensitāti? Nu kā pirms? Nu pirms bija tā. Zobiņi bija smukiņi, tādi trausli zobiņi, man neāsas nepatikas. Žārā, ko te принеси? Nu, vot, bija tāds āsas nepatikamas sajūtas mutē, vai ne? Es atceros, vot es nevarēju iedzert kafiju karstu ar saldījumu. Jā, ir ļoti spēcīgi. Мороженое, ну это как его, руенос, во. Жара, кофе принеси! Ну вот. Ar cukuru! Jā, вот, и tāds, nu bija tāda situācija. Čau, mamma. Čau! Nu, вот, и такие, paskatīt. Un pastāstiet, kā jūs jūtaties, kopš jūs esat sākus lietot Жара, zobpasta кофе принеси! Где ты, Жора? Kā jūs jūtaties pēc tam, kad jūs sākat lietot zobpasta sensitāti? Nu kā? Piedzima Žoriks. O, Žoriks ir jūsu dēls. Jā, piedzima Žoriks man. Viņš arī lieto zobpasta sensitāti? Ceru, ka ne. Žoriks piedzima. Virs pameta. Ja не могу, я кажу, не varu. Būs labi, viss kārtībā.